Cilvēkam ir 32 zobi parasti. Un nevelti saka, ka katram no mums ir vajadzīgs savs zobārsts, kuram varam uzticēties. Jo kā gan citādi mēs varēsim zināt, kad tie jālabo. Lai tiktu pie skaista smaida, zobārsts un higiēnists jāapmeklē regulāri, un nepieciešamības gadījumā jāveic arī zobu taisnošana vai sakodiena korekcija. Agrāk to veica uzliekot breketes, pēdējos gados populāra kļuvusi zobu taisnošana ar kapēm. Tieši šo procedūru gribēja veikt skatītāja Ieva. Uzķēros uz reklāmas, kuru man dienā vairākām reizēm lec ārā. Dental art, zobu taisnošana, konsultācija ar kaut kādu baigu lielu atlaidi un 3D rengens bez maksas. Tad viņi visu tur sabildē un sataisa ārstēšanas plānu, izstāstā, cik maksā tās kapes, lai taisnotu. Izmaksas ir atkarīgs no situācijas sarežģītības, bet jārēķinās, ka zobu taisnošana vienam žoglim izmaksās sākot no 750 eiro, bet kopējās izmaksas par visām nepieciešamajām manipulācijām var sasniegt 4000 eiro. Viņš man atsevišķi pateica, cik maksās kapes, pateica, ka vēl tur būs nepieciešama nospieduma noņemšana un zobu taisnošanas vizualizācija, ka tas jau ir 440 eiro. Bet tas ir sīkums, par to es mazāk satraucos. Bet tas, kad sarēķināt, ka man ir ļoti daudz zobus jāsalabo. Tas bija pārsteigums, jālabo 9 zobi. Pirms 2 gadiem pie savas zobārstes visus zobus bija salabojusi. Zobu labošana viņai klīnikā Dental Art pēc apskates pirmajā vizītē izmaksātu apmēram 1000 eiro. Tāpēc devās pie savas zobārstes un saņēma pavisam citu atbildi. Tā man iziet cauri gandrīz visiem tiem 9 zobiem, kas man ir uzskaitīti šajā ārstēšanas plānā. Viņa saka, ka neviens no tiem zobiem nav jāiztiek. Tāpēc ir neērtais jautājums. Kā tas var būt, ka man ir tik slikti? Kā var vienkāršā klīnika čakarēt cilvēkus labot nelabojamus zobus? Mēs mēģinājām noskaidrot, kā veidojas cenas zobārstniecībā un kāpēc diagnostika var atšķirties. Kāries ir hroniska saslimšana, kas attīstās ilgā laika periodā. Tas neattīstās vienā dienā, nedēļā un pat mēnesī. Un bieži vien kāries notiek bez pacientam jūtamiem simptomiem. Kādreiz var būt neliels jutīgums uz saldu, vēsu kairinātāju, kamēr šie defekti, kariozie bojājumi ir salīdzinoši nelieli, kas atrodas zobu ārējā virskārtā, emalijā, nedaudz dentīnā. Parasti pacienti nesūdzās, un tāpēc viņiem pašiem liekas, ka viss ir kārtībā. Zobārstniecība ir pakalpojums, ko veic uzņēmējs, un viņš savā pakalpojuma cenā iekļauj diagnostikas iekārtu materiālu cenas, personāla algas un citus izdevumus, lai uzņēmums būtu rentabls. Vienīgais, kas mūsu valstī ir noteikts, bērnu zobārstniecības tarifi līdz 18 gadu vecumam, ko nosaka Nacionālais veselības dienests, un par šiem pakalpojumiem maksā valsts. Zobārsts Andris Paeglītis mums rāda pētījumu rezultātus, kas veikti bērniem. Tie atklāja, ka kariesu var diagnosticēt dažādos līmeņos. Un šis rādītājs iedalās 5 variantos. Atkarībā no tā, cik dziļš ir kāries, cik daudz viņš ir skāris, viņš varbūt ir acī nemanāms, bet profesionāls to ieraudzīs. Un līdz ar to arī šeit tāpēc varētu būt šie, viens saka 3 kāries, viens saka 5 kāries, ja? Varbūt šī sadaļa, pēc kā viņš nosaka, nodiagnosticē to lietu. Cik katru kāries jāstrādā, tas ir cits jautājums. Zoba augšējā daļā ir redzams bojājums, bet zemākajā daļā tas var būt tikai kā balts plankums. Var teikt, ka tas ir kā aizberga redzamā un neredzamā daļa. Gadījumos, kad bojājums vēl nerada problēmas, ārsts var uzreiz neķerties klāt plombēšanai, bet atstāt to novērošanai. Kā skaidro skatītājas pieminētajā klīnikā Dental Art, citādi ir, ja paredzēta ortodontiska ārstēšana breketes, kapes vai protēzes. Tiešām nedrīkst būt ne mazam kariesam, nekādam caurumam, nedrīkst būt ne aplikumam. Respektīvi, mums jāpārliecinās, ka pacientu mutes higiēna ir absolūti visaugstākajā līmenī. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiek uzsākta ortodontiska ārstēšana, ja ir pat neliels maziņš plankumiņš, kas varētu būt kariesa pirmā stadija. Zobu taisnošana ar kapēm ir līdzīga kā ar breketēm. Tā ir ērtāka, jo kapes ir izņemamas. Lai veidotos glītas zobu rindas, laika izteiksmē atšķirība nav. Kapes ir apmēram par 30% dārgākas nekā breketes. Šīs procedūras cenas klīnikās, kur to veic, ir līdzīgas. Kapes tiek saprintētas vairākas un pacients katru nedēļu pats tās var nomainīt.
Bet pirms zobu taisnošanas procedūras tiek veikta izmeklēšana un veidota vizualizācija, kur var apskatīties, kas ar zobiem notiks procesa laikā. Tad var saprast un pieņemt lēmumu, vai tērēt lielo naudas summu. Ja mums tiek uzsakta ortodontiska ārstēšana ar neveseliem zobiem, tad, protams, tas karies attīstības ātrums kļūst vēl ātrāk. Respektīvi, ja bez breketiem un kapiem tas zobs būtu sabojājis gadu vai 2 gadu laikā, tad ar kapiem un breketiem tas varētu notiekt daudz ātrāk. Skatītāja Ieva jautā, vai tā var būt, ka pacientam vienā klīnikā saka, vajag labot, bet otrā nē? Komentēt citu kliniku speciālistu, kāpēc viņi neredz to, ko redzam mēs, man tiešām ir grūti. Mums ir tas viss jaunākas iekartas. Zobārstniecībā cenas ir augstas. Jau pieminējām, ka zobu taisnošanu neveic visās zobārstniecības praksēs. Tāpēc jāpārliecinās, vai zobārstam ir certifikāts apakšspecialitātē, kā šajā gadījumā jau pieminētajā zobu taisnošanā. Bet ko teikt pacientam? Ko varētu ieteikt pacientam? Vienmēr, protams, ir vēl trešais viedoklis, kur varētu pakonsultēties, ja ir tik lielas domstarpības starp šiem veiktajiem izmeklējumiem. Un tad kopā ar zobārstu, kuram pacients uzticas, ir iespējas izrunāt ārstēšanas plānu un arī aptuvenās izmaksas. Pacientam ir tiesības izvēlēties, vai viņš piekrīt ārstēties šajā klīnikā, vai viņš var to atļauties, un varbūt ir iespēja atrast citu klīniku. Protams, lauka reģionos tā izvēle nav tik liela. Lielajās pilsētās, Rīgā, Latvijas lielajās pilsētās, protams, šīs privilēģijas pacientiem ir lielākas izvēlēties. Tāpēc jau pacientiem tomēr ir jābūt saviem zobārstiem. Un es gribētu teikt, visai ģimenei ir jābūt savam zobārstam. Jūs pazīstiet savu zobārstu, jūs ziniet šo cenu līmeni, kāds viņš ir, un jūs viņam uzticaties. Skatītājas Ievas gadījums ir piemērs tam, ka tieši uzticība savam zobārstam ir svarīgākais priekšnoteikums veseliem un glīti rindotiem zobiem, bet, ja tā nav, jāmeklē cits speciālists un rūpīgi jāvērtē visi reklāmas piedāvājumi. Sendija Burka, Mārtiņš Avots, 4. studija.